Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Enter. Mīļā draudze, klātesošie, pirms mēs sākam šo atvadu dievkalpojumu, es vēlētos, lai katrs no jums šajā brīdī ieskatās savā mobilajā tālrunī un pārliecinās, ka tas ir ieslēgts. Ja kādam nepieciešams Wi-Fi, parole mūžības nams ar bez Ž. Aicinu visus, kas ieradušies uz šo atvadu dievkalpojumu, atvērt savu aplikāciju Foursquare un iečekoties šeit tā kunga namā. Mīļā draudze, šodien esam ielogojušies šeit, lai atvadītos no Aļģimanta. Aļģimants šo dzīvi ir atstājis pāragri un varbūt nedaudz skumji, ka tā ir noticis. Taču vēlos, lai jūs visi iegaumētu to, ka tā kunga serveros neviens no jums nekad pa īstam nenonāks offline. Visi darbi, kas darīti, visa mīlestība, kas sniegta tuvākajiem, viss tiek saglabāts tā kunga arhīvos. Aļģimants bija ne tikai mīlošs vīrs un lielisks servera admins. Aļģimants pašaizliedzīgi kalpoja šīs draudzes vajadzībām. Katrs rūters, ko redzat piestiprinātu pie šī dievnāma kolonnām, ir Aļģimanta rokām pielikts, un katrs... Kušā! Šitas neder, ja? Normāli. Ir beig labi. Neder! Un katrs komentārs Aļģimanta rokām moderēts. Neder! Aleluja. Amen. Enter. Un te būs tā kunga vārdu nelītīgi valkāt. Shift delete, please. Tagad, kad esam tikuši pāri šim nelielajam starpgadījumam, vēlos turpināt un atgādināt jums visiem, ka šaubu mirkļi ir pavisam dabīga katra ticīgā dzīves sastāvdaļa. Nevelti tas kungs Jēzus Kristus, stāvot kalnā, ir teicis: mans kungs, kādēļ tu esi mūs pametis? Un arī man, atzīšos, nereti ir gadījies uzdot šo jautājumu pašam sev. Ko gan mēs šeit daram, kādēļ mēs šeit esam un uz kurieni dodamies? Bet tad, šorīt, dodoties uz šo atvadu dievkalpojumu, es atvēru savā tālrunī aplikāciju Pokemon Go. Un šeit pat, uz šī nama sliekšņa, es noķēru savu mūžā pirmo Vaporeonu. Es viņu noķēru, jūs varat novāciet, diemžēl, jāatzīst. Aicinu jūs, dārgie klātesošie, atvadīties no Aļģimanta kā no viena no mums un uztaisīt pēdējo selfiju pie aizgājēja. Ja kādam ir nepieciešami selfiju stiki, tos var dabūt pie manis pie ķestera. Šeit ir, ja kādam nav paņēmušies līdzi.
ir arī garāki, ir īsāki un ir arī ar automātisko knip self function, kas uzreiz piešķir attēlam filtra punktus. Mīļās dāmas, palūkšu atturēties no dakfējas izmantošanas, bet nedaudz jautrības arī nav liels grāks. Un vēlos, lai katram selfijam, ko šārēsiet šobrīd, jūs pieliktu klāt arī tādu siltu un saulainu filtru, kā arī neaizmirst mazu smaidīgu emoji, jo tas ir tas, ko Aļģimants būtu vēlējies. Un laikot savas bildes arī nav grēks. Mīļā draudze, pirms jūs atstājat šo dievnamu, vēlos atgādināt, ka, kad katrs no jums būs atgriezies savās mājās, lai jūs neaizmirstu piebiedroties arī nelielam atvadu mīlestam, ko Aļģimanta ģimene ir sarīkojusi Skype konferencē, parole pie ieejas. Un pirms dodaties, protams, atgādināšu jums arī to, ka šobrīd tur pie ziedojuma kastītes tiek vākti paraksti evaņģēliski luteriskās draudzes sinodei par lēmumu pieņemšanu, ordinēt mācītāju kārtās arī mākslīgās intelektu programmas ar sieviešu balsīm ierunājumā un spērsim šo mazo soli, lai katrs no mums palīdzētu šo pasauli padarīt labāku, skaistāku un iecietīgāku, lai miers ir ar jums.